Jāteic, prieks katru redzēt un laimīgi jauno gadu tiem, kuriem nav bijusi iespēja to pateikt klātienē. Un tad, kad mēs sakam laimīgi jauno gadu, tad reizēm tā sajūta ir tāda, visi saka laimīgi jauno gadu. Bet laikam tā laime, par kuru mēs varam runāt tādā dievbērnības aspektā, ir krietni atšķirīga no tās vispār pieņemtās. Lai tev viss veicās, lai tev ir labi, lai tev laba veselība, lai paklausīgi bērni, nodrošināts vecumdienas. Nē. Laime ir pirmkārt mana attieksme, un šodien mēs runāsim, un varbūt tā centrālā doma ir upurēt sevi, bet mēs nerunājam par kādām suicidālām iezīmēm vai ko tam līdzīgu. Vēlāk mēs nonāksim pie tā, ko tad tas sevi ietver, par ko mēs domāsim, kas ir tas upurēt sevi. Un tas arī sevi ietver šo laimes jautājumu, par ko mēs runājām patās. Lai Dievs svētī katru no mums, lai Dieva žēlastība ir pār šo dievkalpojumu, pār mūsu gājumu. Lūksim. Debes Tēvs, paldies par Tavu aizsardzību, paldies par Tavu mieru un prieku, ko Tu esi dāvājis mums. Paldies, ka Tu darbojies pie katra no mums un ka Tev ir nozīmīgs katrs Tavs bērns. Un Tev nav nozīmīga virspusēja bērnu izvēle, bet Tev ir nozīmīga apzināta, skaidra, neviena nepiespiesta izvēle no Taviem bērniem atsaukties Tev. Un es lūdzu, dāvā šo žēlastību mums šodien un ļauj mums iekļauties Tevī, iegrimt Tevī, stipriem kļūt Tavā vadībā. Āmen. Šajā brīdī dziedāsim pirmo dziesmu. Sirdis uzrunāt, lai Tava vārda dzīvībā pieaug spēkā mūsu ticībā. Kungs, Tu vēlies nākt un mūsu sirdis uzrunāt. Pret
tu vēlies nākt un mūsu garu atspirdzināt. Tava gara brīvībā pieaug spēkā mūsu ticībā. Kungs, tu vēlies nākt un mūsu garu atspirdzināt. Tava gara brīvībā pieaug spēkā mūsu ticībā. Ja tu esi ar mums, kas būs pret mums? Ja esi ar mums, kas būs pret mums? Ja tu esi ar mums, kas būs pret mums? Ja esi ar mums, kas būs pret mums? Ja tu esi ar mums, kas būs pret mums? Ja esi ar mums, kas būs pret mums? Ja tu esi ar mums, kas būs pret mums? Ja esi ar mums, kas būs pret mums? Kungs, tu vēlies nākt un mūsu sirdis uzrunāt. Patiešām, kungs, nāc un uzrunā mūsu ikvienu. Esi mūsu viens, viss un galvenais. Āmen. Lasīsim kopīgi 110. psalmu, 1. līdz 7. pantus. Kungs teica manam kungam: sēdies pie manas labās rokas, un es darīšu tavus naidniekus par kājsolu. Kungs sniedz tev no Ciānas varas zīzli, valdi par naidniekiem, kas tev visapkārt. Tava tauta ziedojas dienā, kad tavs karaspēks svētajos kalnos, kā rasu un ausmas klēpjā, tavi jauniekļi dodas pie tevis. Kungs ir zvērējis un neatsacīsies uz mūžiem, tu priesteris pēc Melhisedeka. Kungs pie tavas labās rokas, savā dusmdienā viņš dragās ķēniņus. Viņš tiesās tautas, miesām noklās. Dragās galvas, cik zeme plata. No strauta ceļmalā viņš dzers, tad augstu cels galvu. Āmen. Sēdieties. Un tā pirmā brīdī apskatoties, mēs varam teikt, gana skarbs teksts, gana smags teksts. Protams, mūsdienu baznīca runā par to, ka šis teksts ir kā mesijāniskais psalms, kā priekšvēstnesis Jēzus nākšanai un Jēzus aizbildniecībai. Bet mēs redzam, ka tur ir kādas nianses, kuras runā par Jēzu, bet tad ir kādas nianses, kuras absolūti nesapas ar Jēzu. Jeb, ja tās sapas ar Jēzu, tad tas ir pavisam citā rakursā skatāms, ne fiziski. Jo esot šīs zemes dzīves laikā, viņš nevienam galvu nesadragāja, un viņš nevienu fiziski neiespaidoja. Un tas ir tas, kas ir gana grūti mums saprotams, kāpēc mēs ar labo nevaram ietekmēt to visu, kas ir slikts. Kāpēc mēs nevaram ar labo pārņemt to, kas ir slikts, pat varbūt lietojot spēku. Negribēju daudz par šo kavēties, bet vakardien man bija tāda iespēja būt Pakrojā, un tā bija priecīga iespēja, laba sabiedrība, ar ko kopā būt. Un es nevarētu teikt, ka es esmu baigais arhitektūra pētnieks vai mākslas vēsturnieks vai pat reliģijas vēsturnieks. Nē. Bet man patīk zināmas lietas.
Un pirmais es redzēju norādi netālu, kur mēs apstājāmies uz mirkli, ka ir pieejama Pakrojas sinagoga. Un es teicu kādā brīdī Annijai un Jānim, es saku, aizējam apskatīt, es gribu apskatīt. Jo mēs esam redzējuši šur un tur šos objektus un pa ceļam uz šo sinagogu mēs gājām gar katedrāli. Un lai kā mēs gribējām iekļūt katedrālē, tas nebija iespējams. Jā, viņi bija sakopti, bija kāds remonts veikts kādā periodā, bet arī vienu bildi es uztaisīju. Ir atrestaurētas skaistas durvis bez kliņķa. Durvis atveras tad, kad kāds no iekšpuses to grib. Pārējā laikā ir tā, kā ir. Un tad mēs aizčāpājām līdz sinagogai, kas bija nedaudz tālāk par katedrāli. Un es teicu, ejam iekšā. Annija uzreiz sāka tur spuroties, ka viņi nevar nākt iekšā, jo noteikti tas nav pieļauts, viņi taču ir meitene. Es saku, tur taču ir balkons, un tu varēsi kāpt balkonā, un viss ir labi. Un Jānis saka, ka viņš arī nenāks. Es saku, bet tic man, nevienu ar varu neapgraiz. Nē, viņi paliks ārā. Un es iegāju viens iekšā. Un tas, ko es varēju sastapt tur un redzēt, tas man uzrunāja, un tas man lika domāt. Daudz domāt. Un domāt tieši tādā rakursā, ka mēs no tā sākotnējā esam aizvadīti ļoti tālu. Mēs ar Anniju runājām vēlāk, ejot pa Pakrojas muižas dārzu. Un viņi saka, par visu to, ko var redzēt, tas ir tāds ar mazliet mītisku pieskaņu. Es saku, pastāst man, meitiņa, un apraksturo ķerubu. Ķerubu. To ķerubu, kas apsargā Edenas dārzu. Kāds viņš izskatās? Jo viens izskats ir, kādu ķerubam ir uzlikusi katoļu baznīca no Romas ietekmes un Romas dievībām. Otrs ķerubs ir, kāds tas ir aprakstīts Bībelē. Un jaunajā derībā atklāsmes grāmatā, kur mēs lasām par tām dzīvām būtnēm, tās vairs netiek klasificētas kā ķerubi, bet viņas ļoti atgādina ķerubus. Un tur nekas nav kopīgs ar milzīgu, muskuļotu vīrieti, kurš dižojās ar saviem muskuļiem. Nē, jūs varat iegooglēt, paskatīties paši, kāda tad ir atšķirība no tā ķeruba, kāds ir Bībelē atklāts, un kā ortodoksās baznīcas ikonogrāfijā attēlo ķerubus, kā Romas baznīca attēlo, un kāds šis veidojums ir atnācis līdz mūsdienām. Un tā es tur pabiju šajā sinagogā. Tas bija ļoti priekš manis nozīmīgi. Saprast, ka šī ir vecākā koka sinagoga Baltijā, ka Pakroja ir bijusi nevis lietuviešu, bet ebreju miests. Un tur no šīs sinagogas dažu 10 metru attālumā ir bijusi vēl viena sinagoga. Šī ir bijusi elitāriem ebrejiem, tā ir bijusi tādiem mazāk elitāriem ebrejiem. Tā nav atjaunota, tā nav pieejama. Šajā sinagogā nav varēts restaurēt tas, ko mēs gribētu saukt par altāru, bet altārs ir tikai viens ebrejiem, un tas ir Jeruzalemes templī. Un šobrīd tas arī nav. Bet tas veidojums priekšā, par ko mēs sakam, pie kā acis piesieta. Un arī tas, ko sauc par kanceli, tāda teinīca. Jo nav viņiem šāda pults, viņiem ir tā kā teinīca. Tāda maiņa, kur tad iet iekšā lasa, no kurienes runā.
tas arī nav atjaunots, jo katrai šai vietai ir bijušas tikai 2 neskaidras fotogrāfijas. Šī ēka ir pārcietusi gana daudz, bet viņa ir gana skaisti restaurēta. Līdz pat tādām detaļām, ka priekšējā sienā ir redzamas 2 daļas ar tapetēm, kas ir līmētas oriģināli 1835. gadā. Un no šīm tapešu fragmentiem roku darbā ir veidotas pārējās tapetes pirmā stāva telpai. Un mums ir, kāpēc es to visu stāstu? Tāpēc, ka es esmu vairāk kārtīgi runājis. Tas, ko mēs šodien darām, tas nav radies līdz ar Jēzu. Tam visam ir kādas saknes, daudz dziļāk. Un mēs esam daudz tālāk aizgājuši prom no tā visa, nekā mēs gribētu. Un mēs esam nonākuši pie lielajiem kariem par to, kā tad pareizi ir darīt. Ko tad pareizi ir svinēt? Man jautāja, vai šodien ir zvaigznes diena. Es teicu, it kā jā, pēc tradīcijas. Kad īsti bija tā zvaigznes atspīdēšana? Mēs nezinām, bet mēs zinām to, ka citas baznīcas šodien svin Jēzus kristīšanas dienu. Kā jūs tik precīzi zināt, kad viņš tika kristīts Jordānā? Un vēl mēs varētu svinēt Jēzus apgraizīšanas dienu, bet apgraizīšana nav kristības. Un šo kristību svinēšana liek domāt par to, kad ir sajaukti procesi vienā milzīgā salātu bļodā. Un mēs esam izveidojuši kaut ko skaistu, ar cilvēku veidīgiem tēliem, ar brīnišķīgiem aprakstiem. Un šeit ir viens apraksts, ka tas, kurš nepieņem šī kunga kundzību, ir viņa ienaidnieks. Mēs varam runāt ļoti līdzīgi, kā runā šis kungs, par kuru ir teikts 110. psalmā, kuram liek sēdēt pie cita kunga labās rokas. Mēs varam dziedāt līdzīgus dziedājumus. Mēs varam līdzīgas domas izteikt. Toreiz 2 gadu atpakaļ, kad mēs bijām Krustakalnā, šeit pat Latvijā, ne tajā Lietuvā esošajā. Tad puisis, kas mūs vadīja cauri šim Krustakalnam, teica vienu interesantu lietu. Atcerieties par tiem 144,000. Un tas ir tas saudabīgais, ka dažādā skatījumā tiek teikts, ka no katra laika summāri kopā būs daudz, bet no katra konkrētā laika, no katras paaudzes nemaz tik daudz to, kas iemantos mūžību, nebūs. Kāpēc? Par to arī runāsim vēlāk. Bet šobrīd man priekšā ir skaistas kartiņas ar skaistu tekstu. Kad likās, slīda mana kāja, tava žēlastība, kungs, mani balstīja. Kad raizes nomāca mani, tu mierinot mani ielīgsmoji. Ar šiem vārdiem mēs gribam sveikt šī mēneša jubilārus. Un tādi mums ir, es nezinu, vai man sanāks tādā riktīgā chronoloģijā viņus visus saukt, bet tādi mums ir veseli 5. Un ja vien nebūtu laiki mainījušies, būtu vēl 2. Jānis,
viens no visiem šiem daudzajiem Jāņiem, kurš ir šeit pat, Annija. Jā. Zaiga, Emīls un Guntis. Un jūs man varat atzīties, vai es apmēram chronoloģiski jūs nosaucu, kad tev ir. Jā, tad ir chronoloģiski. Pašlaik varbūt vienīgais Zaiga ir ātrāk par jums abiem. Kā tur ir? Nē, tad viņi ir starp pa vidu šeit. Tā kā ir labi. Man chronoloģija ir daudz maz. Okay. Debes Tēvs, paldies Tev par Emīlu, un mēs lūdzam Tavu žēlastību un svētību viņa dzīves gājumam. Mēs lūdzam šam jaunajam dzīves gadam, ko viņš saņems no Tevis. Prieku, mieru un Tavu svētā gara piepildījumu un vadību. Pateicamies Tev par Anniju, debes Tēvs, un lūdzu, esi viņas stiprums un spēks, viņas drosme un stiprā paļāvība. Katrā situācijā, lai viņa spēj gūt atbalstu, mieru un prieku Tevī. Un lūdzu Tavu žēlastību un svētību pār Jāni, lūdzu aizsardzību Jānim un pareizos izvēļu lēmumus visai savai dzīvei. Ierakst viņa sirdī, piepildi viņu ar savu svēto garu, liec viņam iemīlēt Tevi visā pilnībā. Kungs Tevi svētī un Tevi pasargā. Kungs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Kungs uzlūko Tev ar labpatīku un dod Tev savu mieru. Āmen. Un šobrīd dziedāsim. Un šajā brīdī svētīsim svēto vakarēdienu un arī nāksim un baudīsim svēto vakarēdienu. Svētā vakarēdiena izdalīšanā šodien kalpos mācītāji Jānis un Gīns, un es būšu aizmugurs daļā ar aizlūkšanām.
Jo mēs sapratām par labāku nestāvēt priekšā, bet atrasties aizmugurē, jo savādāk tā rinda netiek tā labi organizēta. Un tad cita netiek pie vakarēdiena un tās aizlūgšanas tad aizņem. Viss ir kārtībā. Mēs visi augam, mēs visi veidojamies. Šajā brīdī lūgsim un svētīsim. Kungs, visuma valdnieka, tu esi patiesi svēts un visu svētuma avots. Mēs tev lūdzam, dari svēts šīs dāvanas ar savu svētā gara dvēsmu, lai tās mums top par mūsu kunga Jēzus glābēju miesu un asinīm. Kad glābējs Jēzus tika lemts ciešanām, ņēma maizi, pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem un teica, ņemiet un ēdiet visi no tā, jo tā ir mana miesa, kas par jums atdota. Un vēlāk biķeri devis, viņš teica, ņemiet un dzeriet visi no tā, jo tās ir manas jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem ir izlietas grēku piedošanai. Radiet to mani pieminēdami. Kungs Dievs, uzņem mūs, kas nākam pie tevis pazemības garā un grēku nožēlā lūgdami, lai šodien tu mūs šķīstī no grēka vainas un pieņem ietērp mūsu labākajās drānās, velc pirkstā gredzenu un atjauno kā savus mīļotos bērnus. Lūk, ticības noslēpums. Mēs apliecinām un ticam, ka caur glābēju Jēzus nāvi tu, Abba, esi mūs šķistījis, dziedinājis, atbrīvojis no vainas un dāvājis mūžīgas dzīvības dāvanu. Mēs slāvējam tevi, Abba, ka mūs esi iepriecinājis visas mūsu ciešanas, lai arī citus, kas nonākuši ciešanas, mēs varētu iepriecināt ar to iepriecu, ar kādu tu mūs pašus esi iepriecinājis. Kā glābēja ciešanas pārpilni nāk par mums, tāpat par mums nāks iepriecinājums caur glābēju. Caur glābēju Jēzu ar viņu un viņu tev, nedalāmam Dievam, visuma valdniekam. Tava svētā gara vienība ir viss gods un slāva visos mūžu mūžos. Mīlestība uz tevi, Abba, un ticība uz glābēju Jēzu. Mēs svētējam viens otru ar piedošanu un nāc, kungs, Jēzu. Āmen. Viss ir sagatavots kunga mīlestībā. Lūk, kunga miesa un kunga asinis. Nāciet un baudiet.
es bērns tavs, savas plaukstās manī nes. Cieši turot sev klāt, mani vadītu. Tevs mācīja, neko nepaturēt sev, bet tu tavās rokās visu, kas man dārgs, jo es zinu, mani neatstāsi tu. Uz debes mājām ar mani kopā iesi tu. Tad vaigu vaigā tevi, Jēzu, satikšu. Visas skumjas, visas asaras man žūs. Kungs Dievs, Tu, kas mīti augstībā, šajā jaunajā gadā mēs pienesam Tev pateicību. Pateicību par Tavu lielo mīlestību, par žēlastību, kuru esam jau šajā gadā varējuši baudīt. Kungs, un pateicamies arī par Tava dēla nāvi, ka viņš mūsu grēkus uznesa tur pie krusta koka Golgatā. Tevs, slavu Tev, slavu Tev. Par Taviem plāniem, kuri tik bieži vien ir neizprotami, Tevs, mēs pateicamies. Un šajā brīdī, lai arī kopīgi lūdzam, kā Kristus mūs ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanās, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks, vara un gods. Āmen, āmen. Un turpināsim dziedāt. Es bērns tavs, savas plaukstās manī nes. Cieši turot sev klāt, mani vadītu. Tevs mācīja, neko nepaturēt sev, kad tu tavās rokās visu, kas man dārgs, jo es zinu, mani neatstās
skumjas, visas asaras mažos. Visas skumjas, visas asaras mažos. dziedāšu par tavu mīlestību. Kungs, es dziedāšu par tavu
uzticību, par taviem brīnumu darbiem paudžu paudzēs. Tavs vārds ir patiesība, es kaunā nepalikšu, tu nomodā par mani, tu esi uzticams, it visu, ko tu dāvā, tu dodi bagātīgi, neniekam nepārmestams, tu esi uzticams, man netrūkst neniekā, jo tu mani sauc, par savu sauc. Man netrūkst neniekā, jo tu mani sauc, par savu sauc. Tu savu vārdu turi, tu solījumus pildi, kungs slavēju es tevi, tu esi uzticams, tu savu vārdu turi, tu solījumus pildi, kungs slavēju es tevi, tu esi uzticams. Man netrūkst neniekā, jo tu mani sauc, par savu sauc. Man netrūkst neniekā, jo tu mani sauc, par savu sauc. Man netrūkst neniekā, jo tu mani sauc, par savu sauc. Man netrūkst neniekā, jo tu mani sauc, par savu sauc. Patiešām, Abba, tu mūs sauc par saviem bērniem. Ļauj mums būt tādiem no paudzes paudzē un nekautrēties par to. Āmen. Šajā brīdī es aicinu priekšā svētdienas skolu. Lūdzu, nāciet svētdienas skolnieki, pārējie var apsēsties. Gribam redzēt svētdienas skolu. Vai tik šodien jūs neesat vairāk kā mēs pārējie? Ko? Kā ir? Nesat? Tur vēl ir Gabīts, un tur ir Šarlota, un tur ir Naumija. Un beigās jau arī es gribēšu iet uz svētdienas skolu. Vai ne? Gan jau pienāks tas brīdis. Debes Tēvs, lūdzam svētību pār svētdienas skolniekiem. Svētī viņus, sargā viņus un dod viņiem visā tavu mieru, gudrību un pieaugt mīlestībā uz tevi
un ticībā uz glābēju Jēzu. Tāpat lūdzam piepildu viņus ar savu svēto garu. Āmen. Droši dodaties uz svētdienas skolu, un mēs droši paliekam šeit. Kad ikdienā tiek lietots vārds upuris, upurēties, upurēšanās, tad rodas jautājums, ko mēs saprotam zem šīs izteiksmes un kādās situācijās cilvēki lieto šīs izteiksmes. Un es nebūtu nevēlos teikt, ka man ir pati unikālākā zināšana par upuriem un upuru nozīmi. Tik unikāla, ka tā nebūtu pieejama nevienam. Bet es vēlos teikt, ka nedaudz kaut ko es zinu. Un šeit skaidrojošā vārdnīca mums absolūti nepalīdz, jo tā tikai daļēji un ļoti attālināti paskaidro, ko atklāja Dieva mīlestība un kas tiek sagaidīts no tiem, kas mīl Dievu. Un jūs varat ieiet jebkurā skaidrojošā vārnīcā paši un apskatīties. Es negribētu kavēt mūsu laiku ar to, kam es nepiekrītu, bet tāds maziņš rezumē, ko es varētu mums izteikt par upuri, ir upuris, ir tas, kas pārsniedz cilvēka labprātību un iespējas. Bet tu, jeb cilvēks to sniedz, lai vairotu Dievu godību. Tajā brīdī, kad par konkrētiem pateicības brīžiem, jeb par konkrētiem grēku izpirkuma brīžiem tiek noteikti upuri, tad tie ir sāpīgi upuri. Cilvēku labklājībai vairojoties, upuris zaudē nozīmi. Jo vairojās labklājība, vairojās grēks un vairojās grēka izpirkumi. Varbūt es ļoti sarežģīti runāju, tad jūs rādat man time out, tad es mēģināšu atkārtot. Tad, kad tiek noteikts nevainīgā jēra upuris, tad saimniecības nav diezko turīgas. Bet tad, kad Jēzus runā par nevainīgo jēru, tad runa ir par saimniecību, kurā ir 100 jēri un 1 pazūd. Nav runa par to, ka ir 2 jēri un no tiem 1 pazūd. Jūs saprotat atšķirību? Kas sāp vairāk? Vai kad pazūd no 2 1 vai no 101? Nu pazuda. Es ar vecomāmu runāju kādreiz. Man stāstīja, bija kāds bariņš jēri, bija kāds bariņš aitiņš, tur tālu aiz Urāliem. Un no rīta dzird, atzīt ar lopi mājās viņa vai kāds cits, kurš nu gan ir atnācis uz brokastīm un dosies tūlīt prom un dzird suņa ārdās un plosās un iziet un skatās, vilks mēģinājis izvilkt vienu jēru cauri žogam aploka. Un, protams, jērs ir pagalām. Protams, ka tam, kurš to redz, ir nepatīkama sajūta un sāpe. Bet tā nav tāda, kā tad, ja tev ir 2 un 1 pazūd. Un vēl trakāk, ja ir 1, un tas pats ir jāatdod par vienu vai citu pārkāpumu. Upuris vienmēr no cilvēka prasa atdot to, kas ir sāpīgi. Vienmēr. Pretējā gadījumā tas nav upuris. Tā var būt labprātība. Mēs sakam citkārt, ka 10. tiesa priekš mums ir upuris. Nē, jo mums paliek 90%. Tas nav upuris. Upuris ir tad, kad mums paliktu 10% no tiem ienākumiem, kādi mums ir šobrīd, no kuriem mums ir grūti atdot šo
bet ne šodien par naudu. Aizvadītajā nedēļā dienas moto bija tāds teksts. Un tas būs arī mūsu šīs dienas centrālais teksts, Romiešu vēstule, 12. nodaļa, 1-2 panti. Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanas dēļ nodot sevi pašus. Tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Āmen. Lūdzam. Mīļais Tēvs, runa uz ikvienu no mums šajā dienā un neļauj apsūdzētājiem laupīt Tavu vārdu no mūsu sirds. Maini mūs caur savu vārdu un vairo mūsos ticību, Tevis bijību un goddevību. Lai Tavs vārds ir šodien dzīvs un glābējs ir dzīvs. Kungs un ķenīni, dod, ka esam vārda iztenotāji un ne tikai klausītāji. Dod mums būt izredzētiem un nevis pieņemtiem. Lai kopā varam svinēt meistara Jēzus kāzu mielastu. Āmen. Āmen. Un pirmais, ko mēs gribam apskatīt šodien, ir apžēlošanās dēļ. Mēs tiekam aicināti uz šādu soli, tāpēc, ka esam saņēmuši apžēlošanu. Aicinājums nav, lai mēs sniegtu no sevis neko nesaņemot. Mēs esam saņēmuši. Bet tas, kas mums ir grūti, ir novērtēt to, ko mēs esam saņēmuši. Citkārt vecāki ar bērniem skarbi spēlējās par šo jautājumu, it sevišķi vecākiem kļūstot vecākiem, senākiem. Viņi saka, es tevi baroju, es tevi audzināju, es tevi loloju, vismaz glāzi augstu ūdens man varētu pasniegt. Un bērnu atbilde ir, bet es tev to visu neliku darīt. Jo patiesībā tajā brīdī, kad bērns iegrims savā egoismā un viņam vajag šikošanas lietas, neviens cits nav vainīgs pie tā, mēs paši kā vecāki. Jo kaut kādā brīdī mēs esam ļāvuši viņam saprast vai viņai, ka šis ir tas veids, kā mēs gribam viņus palolot un palutināt. Un tad tas ir ieņēmis tādu diezgan skarbu trajektoriju. Dievs mums ir sniedzis apžēlošanu. Un tāpēc apostols Pāvils saka, saņemot šo apžēlošanu, jūs to esat saņēmuši, tad rīkojieties atbildīgi un atbilstoši. Šeit ir jautājums, vai mēs saņemam to, ko vēlamies, ja mums nav ne mazākā nojausma, ka saņemtais mums ir ļoti nepieciešams, un saņemot sniegto mēs mūžīgi nesaņemam. Nesaņemot sniegto mēs mūžīgi ejam bojā. Un mēs sakam, nevar tā būt. Dievs nevar būt tik ļauns, ka mēs aiziesim bojā. Noteikti viņam ir vēl kaut kāds paslēptā žēlastība. Bet mēs rīkojamies līdzīgi kā bērni. Mēs tagad nesaprotam. Bērni nekad īsti nesaprot, ja viņiem ir mācību grūtības. Viņi nesaprot, kāpēc vecāki viņiem spiež mācīties. Un kāpēc viņiem tas būtu jādara. Un kāpēc vecāki spiež viņiem mazgāties. Un jā, ar meitenēm man bija mazliet problēmas tad, kad viņas auga un bija jaunākas, jo viņām ļoti patika pleckāties pa ūdeni. Un viņas reizēm nevarēja dabūt ārā no vannas istabas. Citiem vajag iet arī mazgāties, bet nav iespēja. Tad ar Jānu man ir pretējās problēmas. Ne. Ir jānorīko kāda izspiedēja banda, kas iespiež viņu ieiet dušā. Es domāju, tas mainīsies. Tajā brīdī, kad radīsies īstais iemesls, izskatīties vēl labāk un smaržot vēl labāk, nevis pēc stepes zirgu čurām, tad viss mainīsies. Ne. Jo šobrīd vēl to visu var mazliet uzlabot ar dezīšiem, sapūši sevi.
Bet tad, kad caur to dezīšu smaržu ies tā cita spēcīgā, tad viss mainīsies. Nu, labi, es drusku pārspīlēju. Šorīt viņš bija dušā. Es zinu, ka man pašam tā bija. Man negribējās. Un negribējās, tāpēc, ka man nevis es smirdēju un biju ļoti netīrs, bet man likās, viss ir kārtībā un man ir cits būtiskākas lietas. Un bērni to nesaprota. Un pieaugušie nesaprota daudzas lietas, kas notiek ar viņiem. Jēzus mācekļi nesaprata daudz ko. Jāņa evaņģēlijā 13. nodaļā 7. pantā mēs lasām Jēzus tekstu. Tu tagad nezini, ko es daru, bet pēc tam sapratīsi. Tu tagad nezini, tu tagad nesaproti, tu tagad neuztver. Vai tieši tā tas nav ar mums? Romiešu vēstulē 5.15 mēs lasām, bet dievišķā dāvana nav salīdzināma ar pārkāpumu. Jo viena cilvēka pārkāpuma dēļ daudzi ir miruši, bet cik gan vairāk Dieva žēlastība un viena cilvēka glābēja Jēzus dāvana žēlastībā pār pārējiem ir nākusi par daudziem. Mēs nevaram salīdzināt, ka lūk, ir lielie grēcinieki un ir mazie grēcinieki. Mēs nevaram salīdzināt, ka ir tie, kas saņem no Dieva nepelnīt lielāku svētību, un mēs saņemam mazāku. Es kādam cilvēkam šodien teicu, es saku, nesalīdzini sevi ar citiem, lūdzu. Neskaties uz citiem. Man arī gribās skatīties uz citiem, un savā laikā es kā jauns kalpotājs diezgan skatījos uz citiem, un pirmkārt es skatījos uz viņiem kā varbūt uz kādu paraugu vai piemēru, bet otrkārt es skatījos uz viņiem, un es domāju, Dievs, arī es tev kalpoju. Kāpēc viņš tu svētīji un man tu nesvētīji? Kāpēc viņiem iet tik labi un man neiet tik labi? Un tā tālāk. Un tajā brīdī, ja mēs sākam skatīties viens uz otru un salīdzināt šādā veidā sevi ar citiem, tad mums ir jānoauj kurpes un jāuzauj tā cilvēka kurpes. Un jāpastaigā ar tā cilvēka kurpēm kādu brīdi, lai mēs varētu saprast, ir tā vai nav. Kam tas cilvēks iet cauri? Un mēs nedrīkstam aizrauties ar pārāk lielu empātiju. Jo mēs saprotam, šodienīgi ir viena problēma. Nē, ir vairākas problēmas. Pirmā problēma ir, ka cilvēki uzņemās lielāku nastu, nekā viņi var panest. Jo mēs zinām, ka raksts saka, Dievs nevienam neuzliek vairāk, kā viņš var panest, bet cilvēki uzņemās. Un tas nenozīmē, ka tagad mums visiem ir jākļūst par sliņķiem, bet tas nozīmē, ka mēs uzņemamies citkārt vairāk, nekā mums būtu vajadzīgs. Un otrā daļa šajā visā ir izturības trūkums. Jo tajā brīdī, kad mēs ejam uz pusmūžu un pāri pusmūžam, tad ir saprotams, ka mēs esam savā jaunības skrējienā noguruši. Un mēs esam darījuši vairāk un daudz. Bet ja jauni ļaudis nogurst, darot uz pusi mazāk, tad ir jautājums, kur ir problēma izvēlēs un izturībā. Un tā tad mēs neskatāmies uz pārkāpumu, un mēs nesalīdzinām, tur ir milzīgs pārkāpējs un šeit ir mazāks pārkāpējs. Dieva žēlastības dāvana, jeb Dieva apžēlošana nav salīdzināma ar cilvēku grēkiem. Tā skar ikvienu mazo grēcinieku, lielo grēcinieku, milzīgo grēcinieku, vidējo grēcinieku. Nemeklējam blusas kaimiņa kažokā. Mēs sakam, bet tas kaimiņš ir mans vīrs vai mana sieva. Nemeklējam blusas. Mēs varam norādīt uz kādām nepareizībām,
Mums ir tiesības uzmundrināt otru personu. Bet katrs mēs atbildam individuāli Dievu priekšā par sevi. Un viena izteikta problēma ir, ka mēs gribam, ka mūsu otrā persona ir labāka par mums pašiem. Vienalga, vai tas ir kaimiņš, vai tas ir dzīvesbiedrs, mēs gribam, lai viņi ir labāki par mums pašiem. Es nerunāju par galējiem variantiem, es runāju par tādiem ikdienišķiem. Ir galējie varianti, kur tikai kaps var palīdzēt. Par tiem šodien nē. Un trešā raksturieta ir Romiešiem 6:23. Jo alga par grēku ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu, mūsu kungā. Romieši 6:23. Alga, ko mēs būtu pelnījuši par jebkuru grēku, ir nāve. Bet Dievs pasniedz dāvanu, un tā ir šī dāvana, šī apžēlošana. Tā ir dāvana. Un otrais, ko mēs šodien skatīsimies, mēs jau šādu un tādu esam to skatījušies, bet šis ir ļoti nozīmīgi. Un tas ir viens vārds - apzinīgā. Nevis persona apzinīgā, bet apzinīgā kalpošana. Apzinīgā. Nevis emocionālā. Nevis jūsmīgā, bet ar skaidru izvēli veiktā kalpošana. Aicinājums ir nenoliegt emocijas, bet Dieva lietās lietot apziņu un prātu. Nereti cilvēkiem šķiet, ka reliģija ir emocionāla manipulācijas sistēma, un viņiem ir taisnība, jo gana bieži reliģijā iesaistītie paši līdzinās jūsmotājiem un emocionāliem taurinīšiem. Bet to neprasa Izraēla vienīgais Dievs. Piemērs. Mateja evaņģēlijā 13. nodaļā no 1. panta Jēzus stāsta kādu līdzību, un tad notiek vēl dažas sarunas pa vidu, un tad no 18. līdz 22. pantam viņš skaidro šo līdzību. Tāpēc es negribētu šobrīd lasīt visu līdzību, es tikai lasīšu skaidrojumu. Labi? Tad nu ieklausieties līdzībā par sējēju. Pie ikviena, kas valstības vārdu dzird, bet neaptver, nāk ļaunais un nolaupa, kas iesēts viņa sirdī. Šis ir tas, kas iesēts ceļmalā. Bet kas sēts akmenājā, tas vārdu dzird un tūlīt ar prieku uzņem, bet viņā nav sakņu un viņš ilgi neiztur. Kad nāk spaidu un vajāšanas vārdu dēļ, tas tūlīt apgrēkojās. Bet kas sēts starp ērkšķiem, tas vārdu dzird, bet laicīgās rūpes un bagātības viltus to noslāpē, un viņš kļūst neauglīgs. Bet kas sēts labā zemē, tas vārdu dzird un saprot, un viņš nes augļus. Cits 100-kārtīgus, cits 60-kārtīgus, cits 30-kārtīgus. Un nav teikts, ka tas, kurš 30-kārtīgs, ir sliktāks vai labāks par to, kas 100-kārtīgs. Ir vienkārši teikts, ka ir dažādi gradējumi. Ir dažāda auglības pakāpe katrai šai sēklai. Bet tas, kas ir pats būtiskākais, ir teikts, ka ir viena kategorija, kuri dzird, bet viņi neaptver. Un ļaunais viņiem nolaupa iespēju uztvert, aptvert. Un mēs sakām, kā cilvēki var ticēt kaut kam tādam, jūs paši varat minēt jebkuru no interesantajām reliģijām, un mēs varam pabrīnīties, kā var ticēt kaut kam tādam? Nebrīnīsimies. Tad, kad cilvēks sastopās ar atklāsmu par Dievu un dzird vārdu, ļaunais nāk un to nolaupa. Arī šodien
tad ir tie, kas jūsmo ar emocijām. Un mēs sakām, mums vajag tādus ļoti emocionāli piepildītus dievkalpojumus, tādus, kas ir tādā draivā, tā, ka tāds grūvs, ritīgākais, tā, ka viss krīt no kājām nost. Un tur ir teikts, ka tie ļaudis, kas ir iesēti uz akmens, un viņiem vajag visu laiku šo emociju daudzumu, šo prieka devu, jo viņiem nav sakņu, savādāk viņi nespēja iet uz priekšu, savādāk viņiem nav dzīvības, viņi mirst. Mācītājs Mažs savā laikā to salīdzināja ar uzvelkamo putniņu. Es arī šo lietoju šad un tad. Mēs kļūstam par tādiem putniņiem, mums vajag visu laiku kādam uzskrūvēt. Mums vajag riktīgi tādu mūziku, ka bliež visus korķus ārā, vai mums vajag mācītājs prediķi tā, ka viņš pats krīt gar zemi, un mēs arī līdz ar viņu līdzjūtībā. Nē. Savādāk mums nav īstais draivs. Savādāk tā nav īstā draudze un dievkalpojumi. Bet tur ir teikts, ka tas ir tāpēc, ka nav sakņu. Nav pie kā turēties. Šīs emocijas ir vienīgais, kas uztur to dēstu dzīvu. Bet viņš tāpat nevarēs izaugt milzīgi liels un nest labus augļus, jo nav variantu. Un tad ir tālākais. Tad ir tie, kas starp ērkšķiem ir iesēti. Un ir dažādas ikdienišķas, ļoti vajadzīgas situācijas, kuras nomāca Dievu vārdu. Tikai tāpēc, ka mēs neesam pratuši noturēt prioritātes. Un mēs sakam, bet man ar prioritātēm viss ir kārtībā. Es domāju par ebrejiem. Tiem džekiem laikam nav ko darīt. Mēs nākam uz dievkalpojumu, mums mācītājiem ir jānosirmo, domājot un Dievu lūdzot par to, ko kur reiz teikt, lai būtu kaut kāda svaiga vēsts. Tur šī vēsts tiek iemācīta mājās līdz 12 gadu vecumam. Un tā vēsts nav pakļauta manām atklāsmēm, individuālajām maniem interpretāciju līkločiem. Tā ir vēsts, kura gadu no gada skan. Tad, kad tiek lasīta šī konkrētā raksturvieta, tad skan šī vēsts. Vakardien runājot šajā ēkā, vairāk kārtīgi izskanēja, ka tā ir lūgšanu vieta. Primārais ir lūgšanas. Mēs nākam lūgt Dievu sinagogā. Mēs lūdzam Dievu, mēs sarunājamies ar Dievu. Un tas pārējais ir ok. Un tad, ja mēs skatāmies uz senākajiem reformācijas atzariem, netika būvētas baznīcas, vai netika būvētas katedrāles vai tempļi, tika būvēti lūgšannami, sajietanami. Un tās ēkas ārkārtīgi, kardināli atšķīrās no tā, ko mēs saucam par dievnamu. Un šīm ēkām bija funkcija cilvēkam dot vidi, lai viņš varētu veidot savas attiecības ar Dievu. Jā, tur tika skaidrots vārds, jā, tur bija kādas konkrētas dziesmas un dziedājumi, bet tas gada kalendārais ritējums krasi atšķīrās no tā, kā tas ir mums. Un mēs varam tikai jautāt, kāpēc. Ir jābūt vietai, kur mēs kopjam mīlestību. Mīlestību ar Dievu. Jeb mīlestību uz Dievu. Tādu, kāds viņš ir. Un viņš ir mūsu prātam neaptverams. Pirmīt es jums pieminēju ķerubus.
Es nezinu, kāpēc es viņus pieminēju, tāpēc, ka es vakar par viņiem runāju un šodien skatījos viņus. Bet es domāju par to, ka viss, ko mēs gribētu uzzīmēt no tā, kas ir rakstīts Bībelē, tā ir tikai mūsu interpretācija, ir mūsu iztēles auglis. Kā tur tas ir? Mēs nezinām, un tāpēc Dievs ir teicis, nevajag ar to ņemties, nevajag ne to zīmēt, ne skicēt, ne gleznot, ne tēlot, nevajag, atstājiet to mierā. Nevajag ne bildes, ne kartiņas, neko. Nevajag. Mēs sakām, nu kā var nebūt? Ziniet, reiz bija tāds politiķis, kurš teica, kā var nesolīt? Ne? Un mēs sakām, nu kā var nebūt? Nu mums vajag kaut ko. Ja Dieva vārds saka, ka nevajag, tad varbūt arī nevajag. Jo kas tad ir labāks? Vienkārši sirds skaidrība, ja bildītas visur un vienmēr. Un vienkārši sirds skaidrība saka, tas kungs ir mans gans. Un pašnoteikšanās sirds saka, man vajag ērkšķus un daļus, es savādāk netieku uz priekšu. Visādus ērkšķus un visādus daļus. Un tur ir teikts, ka tie daļi un ērkšķi uzauga un noslāpē vārdu. Citkārt jaunieši nevar saprast, kāpēc es vai kāds cits cepamies par viņu izvēlēm. Tāpēc, ka šīs izvēles aizved viņus prom no Dieva. Viņi saka, nē, ar mani viss būs kārtībā. Un ziniet vai nē, bet bija laiks, kad es par sevi teicu, ar mani viss būs kārtībā. Man nav problēma. Es varu darīt un es varu nedarīt. Un pagāja daži mirkļi, un es sapratu, es tā nevaru vairs. Nav tāda pašnoteikšanās, es tā netieku ar to galā, kā es gribētu. Un, protams, ka manī sākās konflikts un panika. Kā tā? Es taču esmu tas stiprais, tas varenais, es varu, bet es nevaru. Es nevaru. Kāpēc? Tāpēc, ka ērkšķi un daļi noslāpē to visu. Noslāpē. Apspiež. Un mēs sakam, jā, bet. Un tad tas sanāk, ka bet nogalina visu iepriekš teikto, un mūsu bet ir lielāks par mūsu Dievu. Par labo zemi tur jau nav daudz komentāru. Tāpēc saprotam, ka Dievs vēlas mūsu apzinīgu, brīvprātīgu, stingru, noteiktu jā. Tas nav emocionāls jā. Tas nav tāds šodien jā, rīt var būt, parīt nē. Tas ir tāds jā, līdz nav mūs šķirs. Bet vai mēs esam gatavi dot tādu jā Dievam? Un šeit apostols Pāvils saka, tāpēc, ka mēs esam visi saņēmuši apžēlošanu, visi pasniegsim pretīm apzinīgu, konkrētu kalpošanu. Nodot sevi. Tas ir aizliegt sevi. Tas ir tas, ko Jēzus saka, kas neaizliedz sevi un nesako man, tas nav manis vērts. Aizliegt sevi. Bet kur palikšu es? Kur būs mana būtība? Tā būs apslēpta Dievā. Jo tad, kad mēs lasām un skatāmies visu, kas tiek teikts par mūsu patvērumu vietu glābējā Jēzu, jeb šajā glābšanas nopelnā, tad tur parādās tas, ka mēs neesam. Viņš dzīvo caur mums. Tas ir tas upuris, nevis, ka es saku, es iešu, es darīšu. Apostols Jēkabs par to runā. Viņš saka, kā tas nākas, ka jūs esat it kā sevi atdevuši Dievam, bet jūs turpināt dzīvot es dzīvi. Viņš saka tā, lai tas nenotiek.
Mēs sakām, es nevaru uzvarēt kārdināšanas. Raksts saka, tu neesi pilnībā iekļāvies Dievā. Tu neesi sev devis viņam kā upuri. Bet kur tad palikšu es? Par to mēs pēc mirkļa. Visbeidzot, Dievam tīkams. Dievs nepieprasa, bet pasniedz izvēli un ne uz bailēm vai emocijām strukturētu un būvētu izvēli, bet izvēli, kur ir cilvēka izpratnē veidojusies un nobriedusi. Tādējādi šī izvēle nes augļus. Tikai tas, kas veidojās Dieva rakstura līdzībā, ir Dievam tīkams. Atteikšanās no sava ego, kas pakļaujas individuālai labsajūtai un savu labumu meklēšanai, ir upuris, uz kura nešanu mēs esam aicināti. Mēs varam paņemt dažus piemērus. Ābrahams un viņa upuris. Cik reiz Ābrahams upurēja? Vismaz man zināms ir 4. Pirmais upuris ir, kad Dievs viņam saka, atstāj Nahoru namu, atstāj savu tēvu namu, ej prom no savu tēva, ej prom no tā politeisma, kur ir daudz dievi. Es esmu vienīgais Dievs, es tev atklājos, ej prom no šīs vietas. Ābrahams upurē savu iedzimto ģimeni, viņš aiziet. Nezinu, kāpēc, bet viņa brāļdēls Lats velkās līdz viņam. Patiešām es nezinu, viņš ir tāds ritīgs, tāds sūdbrālis, es atvainojos. Ne. Tad, kad viņi kļūst turīgi, tad Lata kalpi kaujās ar Abrahāma kalpiem. Abrahāms saka, klausies, mēs šitā nevaram turpināt savu radniecību. Mums ir jāsadala tās teritorijas. Tur, kur ies tu, es iešu pretējā virzienā. Un tā ir otrā upurēšana. Ābrahāms nevis kā cilts tēvs saka, es iešu tur, kur ir labākā zāle un zeme. Viņš saka, es iešu pretējā virzienā. Ja tu iesi tur, tad es iešu pretēji. Un Lats paskatās, un tur ir auglīga zeme. Tur ir viss. Viņš saka, es iešu tur. Un Lats aiziet uz tuksnesi, Abrahāms aiziet uz tuksnesi. Un tad ir trešā upurēšana. Abrahāms upurē savu labklājību, labsajūtu, iestājoties par Sodomas, Gomoras un vēl 3 pilsētu aizstāvēšanu. Tur ir reāls upuris. Pirms tam tur ir kautiņš, jo Abrahāms ar 400 vīriem dzenās lielai armijai pakaļ, kas ir sagūstījusi 10 ķēniņus. Un viņš uzvar šajā kaujā ar mazākumu. Bet tas viss ir ar turpinājumiem. Un tad ir 4. upuris. Jūs varat saskaitīt varbūt vairāk. Un tas ir, kad Dievs saka, klausies, mēs esam bijuši labās attiecībās, gadus 55. Esam bijuši. Abrahams saka, jā, mums ir labas attiecības. Es esmu ticējis tev un mīlējis tev, un tu esi atbildējis man, un viss ir kārtībā, man ir 2 dēli. Un interesanti ir tas, ka Izmaēls ir vecākais dēls. Un tēvam parasti ir nozīmīgi tas vecākais. Bet Dievs saka, mūsu attiecību labā, atdod man jaunāko, atdod man Īzaku. Un tur nav baigās diskusijas. Un tur nav kaut kādas emocijas, trauku plēšana un lamāšanās pret Dievu. Tu tā teici? Tu to no manis sagaidi? Es tev to došu. Un Abrahams dodas upurēt Īzaku. Un Īzaks nav pusauga zēns,
kuram var ar magaiverenu aizlīmēt muti un pateikt, tagad klusē. Tēvs runā. Pēc tā, ko mēs redzam pēc rakstiem, Īzakam ir ap 36 gadiem. Jo tajā pašā laikā, kad tiek upurēts Īzaks, arī Sāra mirst. Un ja Īzaks piedzima Sārai tad, kad viņai bija 91, tad viņa mirst 127 gadu vecumā. Loģiski matemātika, vai ne? 127 mīnus 91 ir cik? 36. Un Abrahams, pēc tā, ko mēs varam izlasīt, upurē Īzaku. Bet pēc tā, ko māca ebreju mutvārdu tradīcija, viņš viņu divreiz reāli nogalina. Un Dievs atdzīvina. Un Dievs saka, es esmu pārbaudījis, es ticu. Un par to mums māca ebreju vēstuli, ka tā tur ir bijis. Ka Abrahams ticēja, ka no mirušajiem Dievs var atdzīvināt. Bet viņš to nebija piedzīvojis līdz šim. Bet viņš redzēja savā dēlā. Un tad Dievs pasniedz upura aunu. 4 upuri. Visi saistīti ar ego. Visi. Daniela upuris. Cik reiz Daniels upurē? Nu tieši 2 reizi. Netieši 3 reizi. Kurš ir gatavs nosaukt pirmo upuru? Man varētu būt kāda maza dāvaniņa augšā paslēpta. Pirmais upuris, ko Daniels upurē, aizejot uz Persiju, ir savu vīrišķība. Viņš tiek izkastrēts. Jo kalpot nedrīkst vīrietis, ir jābūt einuham. Un viņš nesaceļās pret visiem 4 Persijas ķēniņiem un nesaka, jūs maitas tādi, atņēmāt man vīrišķību, un es tagad jums te nekādus labos padomus nedošu. Viņš viņiem kalpo godprātīgi, pazemīgi, līdz pēdējam. Tas varētu būt upuris. Ka viņš kā 11-gadīgs jauneklis paliek par neko. Runā smalkā balstiņā un tā tālāk. Mēs varam tikai nojaust, ka kastrācija bija iemesls, kāpēc šie 4 jaunekļi bija miesās brangāki, kā tie pārējie, kas ēda visu to ķēniņa galda ēdienu. Šie ēda tikai dārza augus. Nu, tīri tā, kad hormoni aiziet čigrī, tad tā drusku miesās padodās. Ķēniņš to nezināja. Viņš pārbaudīja, kā ragana Hansītim un Grietiņai pirkstiņu. Saka, jā, tuklāk ir, viss kārtībā. Otrā reize ir, kad Daniels upurē savu labklājību un kaut kādu pēc mums zināmās informācijas. Tas laiks ir diennakts, bet mēs nezinām precīzi. Atrodas lauvu midzenī. Mēs nezinām, cik ilgi tas laiks ir. Bet tas ir pietiekams laiks, lai ķēniņš redzētu nepatīkams murgus un skrietu pie Daniela pirmais, bez svītas, bez nekā. Un teikt, klausies, vai ar tevi viss ir kārtībā? Un viņš saka, jā, ķēniņ, ar mani viss ir kārtībā. Un ir vēl viens upuris. Tie 3 draugi, kuri ir pārņēmuši šo Daniela stūrgalvīgo dievmīlestību. Saka, ķēniņ, tev būs zināt, mēs tev nepielūgsim. Pat ja tas mums maksās dzīvību, mēs tev nepielūgsim. Mums nekad nebūs sievas, mums nekad nebūs bērni. Mēs nekad nebūsim foršie, bet mēs citus dievus nepielūgsim. Mēs tev dosim vienmēr precīzus padomus, kā mūsu Dievs mums to teiks.
bet citus dievus mēs nepielūgsim. Tad galina mūs nost. Un nav precīzi mums tas uzrakstīts, bet Zalamans saka, ka draugs ar vienu mīl draugu. Un ja tie ir Daniela 3 draugi, kamēr viņi tur atrodas pie krāsnes un apcietinājumā un krāsnī, es pieņemu, ka Daniels darīja to, ko vienmēr. Atvēra logus un lūdz Dievu. Estere. Visi jūs zināt Esteres upuri. Tāpēc tiek svinēti Purima svētki. Estere. Gavējiet līdz ar mani, ja man būs jānoraksta mana jaunavība, mana ķēniņienes statusa būtība, es mēģināšu aizstāvēt jūs. Jā, pirms tam bija Mordohaja, viņas tēvoča uzruna. Tu domā, ka tu ķēniņa pilī paslēpsies, ja visa tauta aizies bojā. Tas nav slēpnis. Tā ir tikai mājvieta. Tas mazliet runā par sievišķību, par sievišķā miera meklējumiem. Estere sniedz šo upuri. Un tad ir viena persona, ko es esmu atstājis kā pēdējo, kas arī upurēja. Mēs ļoti reizēm tā tradicionāli skatoties negribam redzēt šo personu kā upuri un kā upuru sniedzēju. Bet mēs zinām, ka vismaz vienreiz šī persona upurē sevi Dievam par tīkamu upuri. Samsons. Viņam bija Dieva dāvana, viņam bija Dieva aizsardzība, viņam bija viss. Viņš varēja darīt tādas lietas, par kurām mūsdienu Holivudu var tikai sapņot. Neviens supervaronis nespēja to, ko Samsons izdarīja. Un puiši, lasot soļu grāmatu, vienmēr var iedomāties sevi, sevišķi, ja tie ir Bībeles stāsti, kuros vēl Samsons parādās kā tāds kultūrists. Nu, tad tur var katrs implicēt sevi iekšā un mamma ļauj man audzēt garus matus. Varbūt spēks būs, man nebūs jāiet uz zālīti. Un Samsons zaudē daudz. Viņš ir izdarījis daudz, viņš zaudē daudz. Un tad spaidu darbos, izpildot dzīvniecisku pienākumu. Griežot lielo dzirnavu akmeni, viņš sarunājās ar savu debesu tēvu. Kādas ir šīs sarunas? Mēs nezinām. Bet mēs zinām vienu. Samsons saka, atļauj man upurēt sevi un atriept kaut vienu no manām abām acīm. Dievs saka, labi, es pieņemu to. Un tur ir teikts, ka ir kaut kāds saudabīgs nams. Tas Dagona templis vienmēr ir bijis saudabīgs. Tad viņš nespēja noturēt Dagona tēlu, tas tur gāzās visu laiku gar zemi. Un tad viņš ir uzbūvēts tā, ka viņš turās uz 2 galvenajiem stabiem. Un balkonā ir ap 10 000, un cik vēl tur ir zālē, un viņi visi grib paņirgāties pa Samsonu. Un Samsons tam kalpu puisim, kas viņu ieveda, saka, paklaus, šis ir tas nams, kas uz tiem 2 stabiem balstās. Šak, jā. Tad atļauj man apķert tos stabus. Un puisis aizved viņu pie tiem stabiem. Un tajā brīdī viņa lūkšana ir
Dievs, piedod, ka mana dvēsele aizies mūžā, mūža miegā kopā ar šiem neapgraizītajiem. Un nams brūk. Būsim godīgi. Tur bija no Samsona labie 10. daļa upura. Ne jau ebreju aurošana sagrāva Jērikas mūrus. Aurošana bija tikai paklausība. Stabu apķeršana bija tikai paklausība. Un viņš bija gatavs atdot sevi, lai izpildītu Dievu godību. Un nams sabruka. Ebreji Esteras gadījumā tika glābti. Daniela upurs ir par liecību uz paudzēm. Abrahams tiek definēts par ticības tēvu. Katrs no šiem cilvēkiem precīzi un apzināti veica savu kalpošanu. Tur nebija emociju, tur nebija jūtu, tur nebija kaut kādas kaislas. Tur bija precīza, apzināta rīcība. Lielais kopsavilkums. Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļa, 3. līdz 8. panti. Jēzus atbildēja Nikodēmam un sacīja: Patiesi, patiesi es tev saku, ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēja redzēt Dievu valstību. Nikodēms viņam sacīja: Kā var cilvēks piedzimt vecs būdams, vai tad var otrais ieiet savus mātes miesās un piedzimt? Jēzus atbildēja: Patiesi, patiesi es tev saku, tas, kurš nepiedzimst no ūdens un gara, nevar ieiet Dievu valstībā. Kas piedzimst no miesas ir miesa, un kas piedzimst no gara ir gars. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, jums jāpiedzimst no jauna. Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur piet. Tā ir ar katru, kas piedzimst no gara. Āmen. Lai piedzimtu no gara, šeit tiek teikts ļoti interesanti un skaidri. Tā ir cilvēka izvēle, vai piedzimt no gara vai nē. Un šī piedzimšana veidojās sevis upurēšanas rezultātā. Tas nav tā, ka es tagad atnākšu uz dievkalpojumu un mācītājs ar mazo svētā gara pumpīti man piepumpēs. Un nu viss, es esmu piepumpēts ar svēto garu un es esmu jauns radījums. Tā ir cilvēka izvēle. Un Nikodēms tāds sturgalvīgs bija. Viņš saka: Kā? Es esmu vecs, kā es varu atgriezties mātes miesās? Jēzus saka: Tev nav jāatgriežas mātes miesās, jo vienreiz tu esi piedzimis no ūdens. Tas ir, ka tu atšķīries no mātes, ka tu biji augļu ūdeņos. Tu piedzimi no ūdens, caur ūdeni. Viss. Tev nav jāpiedzimst vēlreiz no mātes miesām. Bet tev ir jāpiedzimst no gara. Tev ir jāsaņem svētais gars. Jo kamēr tu staigā tikai kā miesā dzimušais, tu netiec Dieva valstībā iekšā. Tu staigā tai garām, tu vari imitēt valstības notikumus, tu vari duplicēt kaut kādas lietas, bet tu netiec tur iekšā. Tu nevari ieiet Dieva valstībā. Un līdz ar to tu neesi tāda pilnvērtīga daļa no Dieva valstības. Tu skaities kādā lokālajā draudzē, un tas viss ir it kā ļoti labi un brīnišķīgi, bet tev ir ar Jēzu jāsastopas naktī kaut kad, tad, kad neviens īsti to neredz, vai tad, kad ir beidzot tev laiks, jo savādāk tev laika nav. Nikodēms nāca pie Jēzus naktī. Nikodēms nenāca tad, kad Jēzus bija templī. Nikodēms nenāca jebkurā citā vietā.
Un vēlāk Jāņa evaņģēlijā ir teikts, ka Nikodēms bija tas, kas paslēpus ticēja Jēzum. Nu, tādas paslēpu mīļāko attiecības. Jo kāds kaut kur ir aizvainojies, kāds par kaut ko ir dusmīgs, kāds ir uzmetis lūpu par kaut ko. Ja cilvēkā ir svētais gars, kaut kā tā lūpa nemetās. Ne uz Dievu, ne uz draudzi. Tas ir numur 1. Es esmu vērojis kādas draudzes, tīri profesionāli. Un es esmu skatījies, ka cilvēkiem ir izvēles iespēja iet arī uz citiem dievkalpojumiem un draudzēm. Un kā mēs cilvēcīgi skatāmies, šajā vietā paēst nevar. Bet viņi iet uz šo namu, iet un klausās tos mācītājus, kurus varbūt mēs mestu par kārti. Viņi turpina savu ceļu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa izvēle ir bijusi saņemt svēto garu, viņi to ir saņēmuši. Un Dievs viņus vada sava gara spēkā. Un kā kādā redzējumā ir minēts, ka tas redzējums bija Klaiva Staples Luisa Skrūšņoras vēstules, vai ne? Kur galvenais Sātans māca demonus, kā vajag bojāt ticīgos. Un tad ir teikts par kādu draudzi, kura bija dēmonu vajāta. Un aizvien tie cipari samazinājās un bija visādi apvainojumi un dusmas un ļaunumi šajā draudzē un šķelšanās. Un dēmoni te jau bija gatavi svinēt uzvaru. Līdz kādā brīdī šajā lielajā sapulcē ieradās kāds diezgan noskrāns dēmons un teica, es nāku no tās draudzes nu pat. Un tie daži atlikušie cilvēki ir apvienojušies un viņi lūgs Dievu, līdz viss tiks atjaunots. Un Sātans paziņo, ka visa demona armija tiek atsaukta, jo tur vairs izdarīt nevarēs neko. Nav jēga. Ja viņi lūdz Dievu, mēs esam zaudētāji. Ja viņi patiesā vienprātībā vienojās, mēs varam iet ieskrieties. Vai tā ir, vai tā nav? Bet Jēzus saka, ja tu neesi saņēmis svēto garu, un tas ir pēc upura izvēles. Šodien es varu teikt droši, šo dāvanu saņem tad, kad tu atdod savu dzīvi. Nevis verbāli, Jēzu, es tev uzticu savu dzīvi vai debes tēvs, bet tad, kad tas ir redzams pierādījums, tad tu saņem svētā gara dāvanu. Un šo dāvanu tu lieto Dievu godam, ja vajag, lai kalpotu kā Simsāns, jeb Samsons, kā Ester, Daniels vai Abrahams vai citi. Lai Dievs svētī mūs ikvienu. Dziedāsim.
savus mājās augsi, tu savus mājās ņemsi, par svētu tautu darīsi. Ar varu otrais nāksi, ar spēku zemi liesi, tu taisnu tiesu vadīsi. Tu savus mājās augsi, tu savus mājās ņemsi, par svētu tautu darīsi. Ar varu otrais nāksi, ar spēku zemi liesi, tu taisnu tiesu vadīsi. No četriem vējiem tu sapulcināsi. Visi tevi teiks, visi tevi teiks. No četriem vējiem tu sapulcināsi. Visi tevi teiks, visi tevi teiks. Tu savus mājās augsi, tu savus mājās ņemsi, par svētu tautu darīsi. Ar varu otrais nāksi, ar spēku zemi liesi, tu taisnu tiesu vadīsi. No četriem vējiem tu sapulcināsi. Visi tevi teiks, visi tevi teiks. No četriem vējiem tu sapulcināsi. Visi tevi teiks, visi tevi teiks. No četriem vējiem tu sapulcināsi. Visi tevi teiks, visi tevi teiks. No četriem vējiem tu sapulcināsi. Visi tevi teiks, visi tevi teiks. Tad visi redzēs to godību caur krustu mantotu. 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 No četriem vējiem tu sapulcināsi. Visi tevi teiks, visi tevi teiks. No četriem vējiem tu sapulcināsi. Visi
Cienīgs jārs, kurš tika nokauts, svēts un nevainīgs viņš. Jaunu dziesmu dziedi viņam, debes tronī, kas sēd. Cienīgs jārs, kurš tika nokauts, svēts un nevainīgs viņš. Jaunu dziesmu dziedi viņam, debes tronī, kas sēd. Svētais, 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 kungs Dievs visvarenais, kas bija, ir un kas vēl nāks. Lai visa radība dzied, lai slavēts radītājs, tu visa gādātājs, es pielūdzu tevi. Vara viksnes, krāsās ietērps, sīpens gaismā pērkons dārtā. Slāva, cieņa, spēks un vara slāva, lai tikai tev gudrības ķēnī. Svētais, 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 kungs Dievs visvarenais, kas bija, ir un kas vēl nāks. Lai visa radība dzied, lai slavēts radītājs, tu visa gādātājs, es pielūdzu tevi. Es pielūdzu tevi. Brīnumu pilns, godības tēvs, tavs vārds pieminams svēts. Brīnumu pilns, godības tēvs, tavs vārds pieminams svēts. Brīnumu pilns, godības tēvs, tavs vārds pieminams svēts. Jēzus ir vārds, kam vara, dzīvā ūdens avots, brīnums neizdibināts. Svētais, 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 kungs Dievs visvarenais, kas bija, ir un kas vēl nāks. Lai visa radība dzied, lai slavēts radītājs, tu
šajā brīdī svētīsim viens otru un ļausim viens otram piedzīvot to, ka mēs patiesi svētījam viens otru. Kungs, tevi svētī.